parādījās šī definīcija par sociālo uzņēmumu, es nejūtos īsti labi. Es saprotu, ka tur ir cits drives iekšā, saprot? Un es domāju, kaut kas nav labi. Nedod Dievs, ka mans pakalpojums jums būtu vajadzīgs. Un visu laiku tu esi tādā stresā, ja? Kad, nu tu vairs tagad netiec, kaut kas tur noiet greizi. Bet ja tu to dari ar to, ka tu zini, ka tu vairo labumu, un ka tu vairo mīlestību darot to, tu vari darīt jebko. Sveiki, Ivanda. Labdien, Nika. Kas ir jāizdara, vai kā tev ir izdevies sasniegt uzņēmumu, kuram ir vairāk nekā 450 darbinieki, kurš apgroz vairāk nekā 5 miljonus? Kā tev tas ir izdevies? Nu tā, klusītiņām uz pirkstu galiņiem. Tas nebija mans pašmērķis. Tiešām nebija. Tas vienkārši tā ir izdevies. Pirmkārt, mēs esam seni, mums ir 20 gadi vairāk. Otrām kārtām darbinieki ir jau gandrīz 600. Tomēr, 600? Jā. Nu, nav pilni, bet līdz 600. Un, tiešām es nezinu, man nebija tāds pašmērķis, kas ir jādara. Vienkārši jāstrādā, jāmīl tas, ko tu dari, jāgrib visu laiku kaut ko pilnveidot, uzlabot. Tā. Es paskatījos tos iepriekšējos, ko tu esi licis iekšā, tur tos rolīšus. Es domāju, ārprāts, vispār tas nav stāsts par mani. Es neesmu nekāda haizījus, es vispār esmu no cita dārza. Pilnīgi. Jo... Kas ir bijusi tā tava recepte, kā tu to dari? Jo acīm redzot, tavs uzņēmums visu laiku attīstās, nav? Jā, saproti, bet... Pašos sākumos vispār man ir kaut kāds palīdzības gēns, jo es esmu pašos sākumos izmācījusies par māsu, un tālāk visu savu izglītību, maģistra grādu arī esmu ieguvusi māzinībās. Ir mums tāds profils. Man ir tāds, tā kā slimnīcā. Es sāku ar to, ka sāku strādāt slimnīcā. Un es tiešām gribēju palīdzēt cilvēkiem, bet es gribēju palīdzēt viņiem citā kvalitātē. Un slimnīcā to nebija iespējas darīt, to es reglamentēju, tad es gāju mācīties tālāk, tad vēl tālāk, tad es sapratu, es strādāju kaut kādās tur valsts iestādēs arī, jā, vadošos amatos, un es sapratu, ka valsts man arī neļauj darīt to, ko es gribu un kā es redzu, kā to vajadzētu darīt. Ka valsts lielākoties uzliek mums tikai kaut kāds ierobežojums, nedod nekādus cepumus, ja? Nepārtraukti tikai pletnes, ja? Bet tā ir, jā, tā ir, būsim atklāti. Un tad es sapratu, ka es gribu kaut ko savu un gribu darīt kaut ko pa savam. Un tanī laikā, pirms 20 vairāk gadiem, šis biznes bija, es nezinu, vienu uzņēmumu uz to brīdi. Un tad pēc tam ir tikai veiksmes stāsts. Man vienkārši palaimējās. Es neko tādu tiešām nedarīju. Man vienkārši palaimējās. Man palaimējās būt ar īstajiem cilvēkiem, īstajā vietā, dabūt iepirkumus, ielikt tur kāju un kaut kā tā vienkārši gāja un aizgāja. Un es ļoti ceru, ka tas tiek novērtēts, ka mēs ļoti cenšamies, mēs labi strādājam, mēs visu laiku mēģinām rūpēties par tiem cilvēkiem, kuri mums tiek uzticēti. Es nezinu, es domāju, ka tas ir tāpēc. Es ļoti gribētu ticēt, ka tas ir tāpēc. Un kā tas uzņēmums izskatās? Restīvi 600 cilvēku. Ko viņi visi dara? Saprotu, kā ir. Izklausās, ka ir ļoti daudz cilvēki, bet ir jāsaprot viena specifika. Mēs ejam pie cilvēkiem uz mājām. Jā, varbūt Ivanda, varbūt tie, kas nezinu, var izstāstīt. Jā, tieši okay, jā. Tātad stāsts ir tāds, ka ļoti daudz mums ir cilvēki, kuri ir zināmā vecumā, un tāpēc nav spējīgi kaut ko vairs izdarīt, vai arī iespējams, ka viņiem ir kaut kādas slimības, un tad arī viņi nav spējīgi par sevi parūpēties. Un tagad pēdējos 2 gadus mums pienākus klāt ļoti liela kategorija, līdz ar ko man ir palielinājies darbinieku skaits, tie ir arī bērni. Bērni ar īpašām vajadzībām. Tie ir gan garīgi rakstura traucējumi, gan fiziski rakstura traucējumi, un arī tādu bērnu mums ir daudz. Es pati biju pārsteigta par to, kad mēs šo pakalpojumu tā kā uzsākām, un mums uz ofisu sāka nākt tie vecāki ar tiem bērniem, un tad mani kolēģi arī teica, ārpēc mēs nezinājām, ka to bērnu ir tik daudz. Tā ir tā neredzamā daļa, ja? Tā ir tā daļa, par kuru sabiedrība negrib interesēties. Negribu teikt, ka negrib, bet izvēlās laikam tomēr to, tas bojā ikdienu, laimīgo dzīvi. Ja? Tāpēc tās problēmas parasti mēs novirzam. Un ir tā, ka šie cilvēki izvēlās palikt mājās, nevis doties uz kaut kādām ārstniecības iestādēm vai pansionātiem vai kaut kur citur. Un kāpēc nē? Es arī esmu par to, ka cilvēkam ir jāpaliek savās mājās, jo man liekas, ka tā, iedomājies, ka tev dzīves laikā tu sāc novecot un tev
tiek atņemts pakāpeniski viss. No sākuma tu iespējams paliec bez darba. Ja? Tu aizēji pensijā. Vai arī pirms tam tev ir izauguši bērni, par tiem tu arī vairs neatbildi. Pēc tam tu neatbildi par darbu. Tad nedodies tev ir kaut kādas saslimšanas, un tad tu nevari atbildēt arī par finansēm, par kaut kādiem maksājumiem. Pēdējais, kas tev ir palicis, uz vecumu, tu vari atbildēt, piemēram, par to, cikos es celšos, cikos es gulšos un cikos es ēdīšu. Par kaut ko taču man ir jāatbild. Un par manu vāzīti un dīvāniņu, kurš man mājās būs. Un tad vecuma galā mēs atņemam viņam arī to un saka, tu ies tagad uz pansionātu. Un tur tev pateiks, cikos tev ir jāceļās, ko tu ēdīsi, cikos tu ies gulēt un kāda būs tava istaba. Man tas liekas šausmīgi. Un tāpēc man liekas, ka tā ideja, ka cilvēks var palikt mājās un nomirt savās mājās, savā ritmā, savās ierastajās mantās, man tā liekas ļoti laba ideja. Un tāpēc ko mēs darām? Mēs ejam pa šiem cilvēkiem uz mājām un aprūpējam viņus mājās. Un tie līmeņi ir ļoti dažādi. Sākumā varbūt mēs aizējam pie viņa reizi nedēļā, viņam varbūt vajag vienkārši palīdzēt, atnest kaut ko no veikala vai uzkopt viņa māju. Un tad, protams, tas pakāpeniski, lielākoties vienmēr palielinās šis apjoms. Un tad mēs varam iet pie viņas mājām jau arī 3 reizes dienā. Ja, piemēram, cilvēks paliek gulošs, ja, un tad ar visām izrietošām sekām, varbūt, ka viņam ir arī jau pampers, un tad viņš ir arī jābaro. Bet vienalga, viņš ir savās mājās, un tas man liekas ļoti labi. Liels prieks, ka skaties šo epizodi. Ja tev šis liekas vērtīgi, droši uzspied uz laiku, aizsūt kādam draugam, un starp citu, ja tev ir interesi par mārketingu pārdošanu, zem šī video ir informācija, kā mēs tev iespējams varam palīdzēt iegūt vairāk klientus un pārdot vairāk. Bet tagad atpakaļ pie epizodes. Un ko teici, 600 cilvēki tev visi ir? Nav jau visi noteikti tie, kas strādā ar tieši pacientiem. Tu zini, lielākā daļa, protams, ka ofisā, es tev pateikšu, mēs esam 7-8 cilvēki. Ofisā. Un tie ir tie, kas nodrošina administrāciju, pārdošanu, marketingu, visu to? Jā, tie ir tie, kas brauc pie klientiem uz mājām, tur ir arī palīgi līdzekļi, mums ir arī cilvēks, kas izvadā palīgi līdzekļus, piemēram, tur ir vajadzīgi kaut kādu gultu mājās vai kaut kā citi palīgi līdzekļi. Tie ir cilvēki ofisā, bet redzi, kā ir... Tu padomā, piemēram, ja man pie tā klienta ir jāaiziet 3 reizes dienā un pie viņa ir jāiet katru dienu, tad cik daudz klientus es varēšu paņemt? Tāpēc man ir tik liels arī tas darbinieku skaits, jo tā loģistika ir ļoti sarežģīta. Un tie klienti var dzīvot arī pilsētas dažādās malās. Jā. Tev visi pārstāja Rīgas rajons? Jā. Jūs neejat ārpus Rīgas? Nē, mēs neesam. Bet loģistikas, jā? Es nezinu, kā, es tev nevaru atbildēt. Ja būtu, tad būtu, es neatteiktos, bet kaut kā tā organiski nav sanācis. Es saku, man tas biznes ir tāds, es tiešām neesmu, laikam, haizivs, ja? Man nav tādi baigie plāni uz finansējumu, uz peļņu palielināt uz apjomiem. Un tur ir teicis, ka jums ir sociāls uzņēmums. Ko tas nozīmē? Mums ir sociāls uzņēmums, jā. Sociāls uzņēmums, redzi, sociāls uzņēmums, mums ir arī Latvijā likumdošana, kas reglamentē, kas var būt sociālais uzņēmums. Sociālais uzņēmums viennozīmīgi Latvijā var būt tikai un vienīgi SIA. Tas nevar būt nodibinājums vai biedrība. Un kā tu ļoti labi zini, SIA vienīgais mērķis ir ko darīt? Pelnīt, vai ne? Pelnīt. Lielākā atšķirība sociālajiem uzņēmumam no parastā SIA ir tāda, ka SIA parastais pelna naudu īpašniekam, respektīvi visa peļņa nonāk īpašniekam. Sociālā uzņēmumā es esmu vienīgais, piemēram, valdes loceklis, man nav tiesības šo peļņu izmantot sev. Mums ir obligāti jāpelna, bet mēs šo peļņu izmantojam atpakaļ liekot uzņēmumā. Man patīk, kāds salīdzinājums ir tā, sociālais uzņēmums vienkārši formula 100% biznes plus 100% sociālais kaut kāds vēstījums vai sociālā misija. Respektīvi, sociālajam uzņēmumam tas tā kā pienākums vai atbildība ir pret sabiedrību. Es daru kaut kādas lietas, kas ir sabiedrībai svarīgas vai nozīmīgas. Tas var būt arī reģionāli. Es varu būt pavisam neliels sociālais uzņēmums. Es nezinu, es varu, piemēram, domāt par to, kas kaut kādā tur valkas nelielā kaut kādā reģionā, piemēram, ko mēs darīsim ar jauniešiem, lai viņi nesēdētu autobusu pieturās.
Ja? Viņi var būt ļoti lieli tie uzņēmumi, viņi var būt arī ļoti mazi tie uzņēmumi. Pasaulē tas nav nekāds jaunums, formas ir dažādas, mums Latvijā ir šāda tā. Kurš Latvijā ir lielākais sociālais uzņēmums? Es esmu viens no lielākajiem, jā. Es esmu viens no lielākajiem. Kā mēs viņu mēram, bet vispār jā, es esmu. Es esmu diezgan liels, jā. Jo, saprot, es arī pirms parādījās šī definīcija par sociālo uzņēmumu, es nejūtos īsti labi, jo man likās, es vienkārši taču tiekos arī ar citiem uzņēmumiem, ar citiem biznesmeņiem, un es saprotu, ka tur ir cits drives iekšā, saprot? Un es domāju, kaut kas nav labi, kaut kas man nav labi, man nav tādas, ne tās ambīcijas, ja? Ne es kaut ko ražoju, ne es kaut ko tādos, jo redzi, arī pārdot, saprot, tu vari pārdot tikai tad, ja cilvēkam ir vajadzība, vai ne kaut kāda, tu to vajadzību vari arī radīt, piemēram, bet... man tā vajadzība, tu saproti, es reklamēju sevi, bet tādā pašā laikā tas ir, kas man organiski nāk laukā. Es varu nedot Dievs, ka mans pakalpojums jums būtu vajadzīgs. Bet tā tas ir, Nik. Ja mēs runājam vai par vecākiem, ja, vai mēs taču visi gribam nodzīvot sprigani un tad nomirt pa nakti gultā. Ja. Mēs arī par saviem bērniem gribam domāt, ka viņiem visu mūžu viss būs kārtībā. Vai ne? Tāpēc es nevienam it kā nenovēlu. Lai viņam būtu vajadzīgs mans pakalpojums. Jā, bet viņš ir. Un tāpēc arī tas bizness ir tāds, tikko parādījās tas jēdziens sociālais uzņēmums, man bija, tad beidzot es saprotu, kas es esmu. Jā. Bet jautājums tāds, tev arī nebūt sociāls uzņēmums, un arī daudzi uzņēmēji, tur piemēram 10, 20, 30 gadus arī visu reinvestē savā uzņēmumā. Ko tad tas dod, ka tev viņš ir, jo tad liekas, kāda ir jēga no tā, ka viņš tev ir? Labi, viņi reinvestē, ne jau visu, viņi tāpatās kaut kādu peļņu, viņi taču to peļņu sadala tomēr. Iespējams, jā, bet kāpēc? Pirmkārt, es viņu nevaru sadalīt pēc likuma. Ko tad tas dod vēl? Ir kaut kāds papildus ieguvums tam visam? Papildus ieguvums ir tāds, kad ir nelieli nodokļu atvieglojumi. Okay. Ir mazliet, viņi ir diezgan nebūtiski. Tad mums tas pirmais izaicinājums bija tāds, ka sociālajiem uzņēmumiem bija arī altuma projekti. Mēs varējām dabūt kaut kādu piedalīties altuma projektos pašā sākumā. Mēs to veiksmīgi izdarījām. Tad ir, ja ir laba sadarbība ar pašvaldību, pašvaldībai arī ir atļauja, piemēram, par īpašumiem lemt par labu sociālam uzņēmumam. Ja. Okay. Ideālā variantā, piemēram, arī ir atļauja tāda, ka pašvaldība var, piemēram, vai valsts var rīkot iepirkumu un var noteikt prasību, ka viņa pirks tikai no sociālajiem uzņēmumiem. Es sapratu. Un tur ir priekšrocība. Nedara tā līdz šim tāda praksa nav bijusi. Jā. Tāda praksa nav bijusi. Tas būtu, protams, baigi forši. Tas nereāli priekšrocība būtu tieši. Jā, tā būtu nereāli priekšrocība un tas būtu arī nereāli forši. Jo, protams, ka, saprot, arī man ir konkurenti un ne jau viņi visi ir balti un pūkaini sociālajie uzņēmumi. Mums tur arī tiešām ir tādas haizivis, vai ne, kas, kuriem ir cits iespējams tas... cits, es nezinu, mērķis, drives vai kaut kas. Viņi strādā savādāk nekā es. Man liekas, ka šī būtu tā joma, kur būtu forši, ja pašvaldība teiktu, šo pakalpojumu, piemēram, mēs pērkam no sociālajiem uzņēmumiem. Tad ir skaidrs, kāds ir viņu mērķis un kā labā viņi strādā. Viņi strādā sabiedrības labā. Redzi, citi varbūt saka, ka tas ir pašvaldības pienākums. Domāt par jauniešiem, par bērniem, par veciem cilvēkiem. Pašvaldība arī domā finansējumu ziņā. Bet mēs ļoti labi zinām, cik grūti pašvaldībai vai valstī ir izgrozīt kaut kādus projektus. Es savā uzņēmumā varu ātri pieņemt lēmumu, es esmu SIA privātais, es varu ātri pieņemt lēmumu, teikt, viss tagad mēs darām šitā, ja? Saprot, man ātrāk tas notiek, es varu kaut kādu pakalpojumu ātrāk ieviest. Ja tas būtu viss valsts un pašvaldības struktūras, tas būtu lēni. Apstiprināsim, saskaņosim un jā. Tavs klientu pulks, cik viņi ir procentuāli privātie un cik ir procentuāli varbūt tā? Viņi ir, lielākā daļa visi ir pašvaldības klienti. Pašvaldības klienti, lielākā daļa. Mans lielākais, nevis pašvaldības klienti, es teiktu tā, mans lielākais klients ir pašvaldība. Pašvaldība? Jā, pašvaldība. Rīgas pašvaldība. Jā, Rīgas pašvaldība pērk no man šo pakalpojumu. Un tas ir mans lielākais klients. Jo cilvēki, kā tas notiek? Varbūt izstāst man lūdzu to situāciju. Mēs, visi, kas skatās, kaut kādā laikā iespējams nokļūsim pensijā. Jā. Latvijā, piemēram. Jā. Un tad iespējams kaut kādai daļai vispār būs viss veselība ļoti labi, un tā kā tu teici, viss forši, bet kaut kādai daļai iespējams būs kaut kādas veselības problēmas, kur vajag
aprūpi. Jā. Un viņi gribēs nevis pensionā, tajā mājā, bet savā mājā. Jā. Kādas ir iespējas par Latvijas pilsoņiem, ko var dabūt, ko nevar dabūt, kādas ir iespējas? Vai tas maksā naudu vai nemaksā naudu? Kas notiek pēc tam? Šīs pakalpojums saucās aprūpe mājās, un viņš ir deleģēts pašvaldībām. Un katra pašvaldība tad dara, kā viņai tā kā labāk patīk. Ja? Viņi var kaut kādu naudu šim pakalpojumam teikt, kad, ja piemēram tā vajadzība ir, dažās pašvaldībās viņi saka, ka viņi var saņemt kompensāciju, piemēram, kaut kā. Restīvi pašvaldības izsniedz kompensāciju dažiem cilvēkiem. Var. Tas ir katra pašvaldība dara, kā grib. Labi. Šis pasākums ir deleģēts pašvaldībām. Pašvaldība dara, kā viņi uzskata par vajadzību. Jo tu par Rīgu zināt. Jā, bet Rīgā pašvaldībai ir vairāki pasākumi. Viņi ļauj tam cilvēkam izvēlēties. Tu vari dabūt naudas pabalsta veidā. Tu vari dabūt pakalpojumu veidā. Un viens no šiem pakalpojumiem ir tāds, citas pašvaldības, piemēram, arī pašas algo šos darbiniekus. Ja? Rīgas pašvaldība viņi ir deleģējusi privātajiem. Ja, uzņēmumiem. Okay. Līdzīgi kā tev. Jā, ļoti labs variants tas ir. Ja? Man liekas, ka tas ir ļoti labs variants. Rīga ir arī liela. Un tad, ko dara cilvēks? Cilvēks, kurš nokļūst tādā situācijā, viņam ir divas opcijas. Ja viņam vajag ātri, un parasti vienmēr visiem vajag ātri, jo laicīgi par to neviens nedomā, viss sākās ar to, ka cilvēks nokļūst, tur ar insultu slimnīcā, un parīt viņu jāved mājās, un ko mēs tagad darīsim, ja? Tad sākumā var paņemt vienkārši pakalpojumu caur mani kā maksas pakalpojumu, un tad pēc tam lēni un sērīgi viņi nokārto pakalpojumu caur pašvaldību. Tātad viņi raksta iesniegumu pašvaldībai, ka viņiem ir nepieciešams šāds pakalpojums. Pašvaldība izvērtē, kāds viņa tas finansiālais stāvoklis ir. Tā cilvēka, jā. Diemžēl finansiālais stāvoklis gan vienmēr ir slikts. Jā, atļauj piešķirt šo pakalpojumu un apmaksā pilnā apmērā. Var būt situācijas, ka tev ir mazliet jāpiemaksā klāt. Un viņi izvērtē, respektīvi, tev liela pensija, tad varbūt mazāk. Jā, viņi izvērtē kādas. Un varbūt, ka cilvēkam ir kaut kādi īpašumi, piemēram, un viņam tur, kontā ir ļoti daudz kaut kādas, līdzekļi, piemēram. Tad skaidrs, ka tas pakalpojums būs viņam tiks piešķirts, bet piešķirts maksas. Okay. Restīvi, pašvaldība izvērtē pēc tā, kāda tā finansiālā situācija. Jā, kāda ir finansiālā situācija. Viņi vai atmaksās pilnīgi visu, vai arī daļu. Jā, vai arī daļu. Es teikšu tā, ka lielākoties viņi apmaksā visu. Jā, lielāko daļu visu. Saprot, tas pakalpojums viņš jau arī nav bez izmēra. Ja? Iespējams, ka cilvēki varbūt gribētu kaut ko vēl vairāk vai kaut kādus citus tos uzdevumus, jo, pašvaldība nodrošina to absolūti nepieciešamo minimumu, kas tam cilvēkam ir vajadzīgs, lai viņš būtu siltumā, paēdis un tā tālāk. Iespējams, ka viņš nenodrošina, bet viņi nenodrošina, piemēram, aizvest cilvēku uz kafejnīcu vai uz frizētavu vai uz kapiem vai iziet ārā pat pastaigāt. Arī tas nav, vai pavadīt kopā brīvo laiku. Bet to jūs visu varat piepirkt no manis paralēli klāt. Okay. Tad tiešām, jo tāpēc, ka tas ir svarīgi. Bet tas ir interesanti, tev ir cilvēki, kas citiem cilvēkiem palīdz aiziet uz kafejnīcu un palīdz atrast. Jā, var aiziet uz kafejnīcu, un ļoti daudz ir arī, mājdzīvnieki. Ja? Daudziem cilvēkiem ir mājdzīvnieki, un tas ir ļoti svarīgi. Domāju, ka viņam ir kompānija, tas ir super, ka viņam ir tas mājdzīvnieks, bet tāpat laikā tas suns ir jāved ārā. Okay. Un tev ir cilvēki, kas to principā dara. Un vienā brīdī, ja tas suns nevar iziet ārā, vai tas un es pareizi saprotu, šie pašvaldības pakalpojumi ne tikai tev jābūt obligāti pensijā. Ja tev kaut kas notiek tāds, ka tu kļūsi par invalīdu, tad tev var būt tā, ka līdz tava mūža beigām pašvaldība tev sponsorē un finansē. Jā, tas tā ir. Noteikti tas tā ir, un tas tev pat nav jākļūst par invalīdu. Es domāju, ka traumu. Atļaušos norādīt uz dažiem labiem ar traumu. Mums, piemēram, bija arī jauns cilvēks, kuram bija laustas vai abas kājas, neatcerēšos precīzi. Jā, viņš bija jauns cilvēks, bet viņš vienkārši tiešām bija reāli viens. Viņš nevarēja, tad vēl arī nebija tur tā piegāda attīstīta, ja, ka kāds veda ēdienu uz mājām, tagad tas būtu savādāk. Jā. Bet viņš nevarēja neko izdarīt, viņam vajadzēja palīdzēt nomazgāties viss, viņam sadzītās kājas, un viņš ir atkal ierindā. Es sapratu. Jā. Okay. Kā ir tavs lielākās mācības, kas tev ir palīdzējušas to komandu uzbūvēt un noturēt to komandu un viņus vispār motivēt, attīstīt, jo tev ir 600 cilvēki, tas man liekas ļoti daudz. Kas ir tās mācības, lietas, ko tu dari, kas tev palīdz to organizēt? Tu zini,
Es tev teikšu tā, ka komandai ir vienkārši, tu pats zini, laikam, es nezinu, 99% nozīme, jā. Viss ir no komandas, un man ir palaimējies vienmēr tiešām ar tiem cilvēkiem, kas ir man apkārt bijuši. Man ir ļoti palaimējies. Tā, kas ir par, es gribētu sadalīt tomēr divās tādās lielās grupās. Viena ir tie aprūpētāji, kas iet uz mājām, un viena ir cilvēki, kas ir ofisā. Un to es saprotu, tie ir 95%. Jā. Aprūpētāji. Jā. Tā ir lielākā daļa. Ir ļoti... Es gribētu teikt, tas mans vājais posms iespējams ir visu laiku noturēt kvalitāti. Tāpēc, ka tu saproti, iedomājies, mēs esam dzirdējuši arī par slimnīcām, piemēram, tur visādi kāzusi gadās, ja, tur, es nezinu, kāds kaut ko tur vai rupji pateicis, vai ne to izdarījis, vai viss kaut kas tur notiek. Tas ir slimnīcā, kur visu laiku tie darbinieki ir acu priekšā. Jo reti, kad viņš tur paliek viens pats. Tad padomā, manā situācijā tie cilvēki dabūna tā kā uzdevumu uz mēnesi, un viņi aiziet pilsētā. Jā, viņi nav ofisā. Viņi man nav ofisā, viņi nav nodaļā pat, viņi nav pansionātā, viņi nav telpās. Man noturēt viņu kvalitāti un sekot viņiem līdz, tur ir milzīgs uzticamības moments, tas ir viens, ko mēs pieņemam darbā, ja. Protams, ka mums ir visādi kāzus, protams, ne bez tā, ja. Bet tas tiešām ir pats sarežģītākais. Tad... Kas ir tās tehnikas, kā pārbaudīt, ka viņš izdara to? Tu kā esi tev sarunāju, vai tev tur, vai Niks, tu tur iesi 3 reizes dienā pie šī cilvēka, tad tu iesi pie šī. Kādu pārbaudu es biju? Pirmām kārtām ir jau arī klients, kurš ziņo, ja gadījumos kaut kas nav, bet mēs paši, mums ir kvalitātes kontrolas cilvēks, kas atbild kvalitātes kontroli, un viņa pienākums ir visu laiku rūpēties par tiem klientiem. Vismaz telefona interviju, ja viņš nevar aizbraukt pie viņa, viņš vismaz pārbaudīt, vai bija jūs, tur ir attiecīgie jautājumi, jā, tādi mums ir izdomāti, kā varētu, jo kādreiz tie cilvēki, viņi veci cilvēki lielākoties, un viņi grib būt labi pret tiem saviem aprūpētājiem, nenodod viņus. Okay. Un tad mums ir tādi jautājumi, jā. Okay. Ida piemēru vienu jautājumu. Mums jau ir zināms, kad viņam ir jāiet pie viņa, ja? Un tad mēs prasām vienmēr, kā sauc tavu aprūpētāju, cik bieži viņi pie tevis nāk. Viņi, piemēram, pasaka katru dienu, kad viņi bija pēdējo reizi, pirms 2 dienām. Bet viņai taču jānāk katru dienu. Okay. Bet, tas viss ir tāds, agrāk es uz to ļoti kaut kā baigi, man likās, visam ir jānotiek. Arī pašvaldības tas saistības prasa no manis to, ka visam ir jābūt ļoti striktam tādam, ja. Un ja pie viņa ir jāiet, tad ir jāiet tieši tajā laikā un tajā brīdī. Bet tagad strādājot jau tik daudzus gadus, esmu sapratusi, ka tur ir vēl kaut kas. Tur ir vēl kaut kas un jāļauj tam vēl kaut kam arī būt. Ja? Runājot par tiem darbiniekiem, pateikšu vienu lietu, varbūt, ka, saproti, tas izklausīsies varbūt dīvaini, man ir vecākais darbinieks ir 83 gadi. Tas ir daudz. Jā, tas ir ko darīt pensijā. Un viņš aprūpē cilvēkus, kas ir jaunāki par viņu. Tas ir interesanti. Jā, tas ir interesanti. Tas ir interesanti, kā mēs izvēlamies dzīvot dzīvi, kurā brīdī mēs saliekam rokas un nav ko saldēt nagus un laižamies dibenā, jā. Un kurā brīdī mēs ejam tālāk un turpinam darīt savas ierastās lietas. Ja. Tas ir par to, kā mēs jau arī redzam tos klientus. Un tiešām citi viņi kļūst varbūt netik ļoti bezpalīdzīgi, cik varbūt viņi bišķiņa, es negribētu teikt pietēlo, bet viņiem varbūt vajag vairāk uzmanīgas. Ja. Citiem cilvēkiem varbūt visu dienu nav ko darīt. Viņš sēž uz dīvāna maliņas un skatās pa logu un gaida tikai savu aprūpētāju. Viena mums ir, man liekas, viņai tūlīt būs 90 gadi kundze. Viņa saka, viņai tik ātri paiet diena, viņai vispār tur viņa neko nevar paspēt. Viņai lībiešu valodu viņa ir sākus mācīties un man ir tik daudz ko darīt. Tādi, kādi mēs esam jaunībā, mēs apmēram tādi paši paliekam arī novecojot. Baigi pa lielam nemainās. Ja nav smagas saslimšanas. Ja nav smagas fiziskas saslimšanas, kas mums, protams, var baigi to nosist mūs no kursa. Man ir interesanti, manas ģimenes pusē ir 2 omas, abām divām ir kaut 82, 86 gadi. Abas 2 špriganas, močī dara, vēl joprojām tur viesmāja vienai ir, tur otrai tur ir kompānija, tur govju kompānija, tur visu laiku močī, visu laiku dara, visu laiku močī. Un tad ir man tā kā sievas pusē arī oma ir.
Bet tā Oma ir tāda ļoti pasīva, tāda ritīgi pasīva. Tā, ka viņa, diemžēl, viena pati. Tad tas ir, man liekas, tāds baigā problēma. Viņa dzīvo tagad dzīvoklī viena pati. Tās manas Omas ir visu laiku ar cilvēkiem. Tur mans tā kā tētis, tur mana tante, tur zina visu laiku cilvēki. Un, man liekas, arī cilvēki arī tas arī man liekas palīdz, ka tu esi tāds aktīvāks, tev ir, tu kusties, tu runā, tu tur tusēs laiku. Jā, tie novērojumi ir baigi interesanti, protams. Jā, pa šiem gadiem ir ļoti interesanti. Bet kādreiz man liekas, zini, kā tu esi to savu dzīvi dzīvojis, ja, protams, nav baigās traģēdijas, ja tu esi palicis viens, ja neviens tev nav, kas atnāk un palīdz, kādreiz ir tāds jautājums, jā, man liekas, ko tu esi izdarījis, jā? Vai arī kādreiz tas cilvēks ir viens, viņam nav teorētiski bijusi ģimene un nav arī bērnu, bet viņam ir pilns ar paziņām. Viņam tur nāk, es nezinu, darba kolēģi, tur kaimiņi, visi par viņu iestājās. Jā, tas ir, tu jau redzi, vai ne, kāds tas cilvēks ir bijis. Tā, ka atkal viss ir atkarīgs no mums. Pats to dara. Atgriežamies pie tā, tev ir 5% cilvēki, kas ir tavā komandā, tur mārketings, pārdošana, organizēšanās. Kas ir tev bijušas lietas, kas ir palīdzējušas viņus atrast, viņus dabūt, viņus menedžēt, kas ir tās lietas? Es neko ordināli tev nepateikšu. Es izmantoju profesionālus pakalpojumus, uzņēmumus, kas rekrutē cilvēkus. Tu esi izmantojis tādus, jā? Jā. Ir no paša sākuma vai tagad? Nē, no paša sākuma intuitīvi vienkārši. Okay. Man tiešām, bija palaimējies tos cilvēkus atrast, un mēs ar daudziem esam daudz gadu strādājuši kopā, un dažādi iemesli pēc mēs ar viņiem esam šķīrušies, bet es vienmēr esmu tādās ļoti labās domās un uzskatu vēl joprojām, ka tā ir mana komanda, viņi nav kopā, un mēs pat esam rīkojuši tādas sanākšanas ar tiem cilvēkiem, kas vairs nestrādā, pie manis ir kaut kāda iemesla pēc ir projām. Jo es tiešām uzskatu, ka viņiem ir baigā vērtība. Ja? Bet tagad pēdējos gados es esmu izmantojusi palīdzību. Man liekas, es esmu tomēr par to, ka jāļauj profesionāļiem darīt profesionāļu darbu. Ja kāds cits to var izdarīt labāk, tad... Un cita starpā šis uzņēmums man atrada ļoti labu personāla daļas vadītāju, brīnišķīgu, un tagad man 3 gadus ir ļoti labi personāla daļas vadītāji, un viņi savukārt man palīdz sameklēt tos cilvēkus, kas ir aprūpētāji, kas iet aprūpēt šos cilvēkus. Kā tu domā par to, cik tu maksās cilvēkam algu? Kā tas notiek? Redzi, ja mēs domājam par tiem aprūpētājiem, tad tur vienkārši matemātika, tāpēc, ka tur ja tas ir pašvaldības klients, cik man samaksā par to klientu stundā, tik attiecīgi proporcionāls var samaksāt aprūpētājiem. Cik tas ir? Ja pašvaldības samaksā 100%, citu var samaksāt? Neteiks? Okay. Tas ir... Maz. Virs 50? Nē, mēs rēķinām par stundu. Nē, es domāju, virs 50% no tā, ko samaksā pašvaldība. Vai es samaksāju, precizēju man? Es tie pašvaldība samaksā 100% tev par 1 stundu. Jā. Un tu samaksā virs 50% vai zem 50% no tās stundas likmes tam cilvēkam? Virs. Ok, virs. Un es viņam matemātiski aprēķinu no tā, cik tev pašvaldība samaksā par klientu, tik procentus tu viņam vienkārši maksā stundu likmi. Jā. Jo man pašvaldība maksā arī par stundu. Es sapratu. Ja tas ir privāts klients, tad ir savādāk. Un tad es vēl iekšēji taisu visādus bonusus. Kā piemēram? Piemēram, pašvaldība par visiem klientiem maksā vienādi, bet klienti var būt ļoti sarežģīti. Varbūt vienkārši nežēlīgi sarežģīti, kur neturās neviens aprūpētājs. Ja. Tad man ir jādabūt ka viņi klients kretins? Visādi. Viņš var būt gan emocionāli ļoti, ļoti nepateicīgs klients, vai arī fiziski viņam varētu būt. Viņš varētu būt, piemēram, pār 100 kilogrami. Ja. Viņš var būt ļoti smags, un aprūpētājs lielākoties ir sievietes. Ja. Visādas tādas, un ja viņš ir gulošs vai viņš ir jāpārceļ no krēsla uz gultu un atpakaļ, tādā veidā. Ja. Cik aprūpētāji var saņemt mēnesī no līdz? Ļoti dažādi. Pastāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka aprūpētājiem tā likme it kā ir par stundu, bet nav prasība izstrādāt stundu laika ziņā, bet izdarīt darbus. Katram klientam ir paredzēti darbi, un tie darbi tiek sadalīti. No rīta tev ir jāizdara šitie darbi, vakarā šitie darbi un pusdienas laikā šitie darbi. Un aprūpētāji ir ļoti dažādi.
Saproti, mums ar tevi arī cits drives pilnīgi, ja? Ja viņa skrien ātri un viņa visu var paspēt, kvalitāte ir laba, klienti ir apmierināti, skrien. Ja? Cits paņem varbūt tās tur 2 klientiņus, saka, oi, nē, man šitā ir gan, es lēnu un sērīgi. Es sapratu, restīvi, pašvaldībai noteikts, ka šitie darbi prasa tipiski 2 stundas, mēs tam maksājam 2 stundas, kaut gan tas cilvēks ir ātri mučī, viņš var izdarīt viņu stundā, un viņš ir paņemt vairāk klientus. Tieši tā, jā. Ok, bet cik ir tās summas nolīdz, cik viņi var saņemt? Aptuveni. Tas jau publiski pieejama informācijas pieejama. Nē, dažādi, ap 1000 viņi var nopelnīt. Ok, ap 1000. Un ir noteikti kāda vairāk, jā, ir kāda mazāk? Vairāk, kāda mazāk, jā. Un kā ir tev tajās citās pozīcijās, kā tu domā par algu? Pirms tu esi vadītāji, kā tu domā? Ja tev jau valsts nepasaka, cik tu jāmaksā personāla taļas vadītāji vai pirmkārtām ir arī nozarē pieejami tie vidējie kaut kādi rādītāji. Ja? Es skatos pēc tā, jā, jo redz arī, es pēc tam startēšu, es arī vairāk ar kaut kādiem bonusiem tomēr izēju. Es pēc tam startēšu nākamajā iepirkumā, un viņi man paprasīs, viņi man neprasa, bet iepirkumā viņi paprasīs. Ko tieši? Kāds ir tas, kā es maksāju tās algas, piemēram, administrācijā? Cik man administrācijā aiziet algas? Un tad viņi paskatīsies, kāds ir, piemēram, es saku, tas, kas man visvairāk nepatīk visā šī situācijā, ka man visu laiku ir jāpadomā par to, ka kāds varētu kaut ko, es nezinu, kā lai es tev pasaku, ka kāds atkal varētu kaut ko pakontrolēt, ja? Ar atpakaļējušu datumu, un tu pat nesaproti, izrādās uz kāda grābekļa tu esi uzkāpis. Kaut vai par tām pašām algām. Viņi paņem tās, es varētu, piemēram, varbūt būt dāsnāka pret tiem saviem, bet viņi paņem, paskatās, cik es maksāju administrācijai, paskatās, kāds ir vidējais, ir taču nozarē, ja? Jā. Kāpēc tev ir tik daudz? Kas jau tu saka? Piemēram, iepirkumā es startēšu, un pašvaldība pateiks. Tev jāparāda visu savu, jā, viņiem ir tas līgums nosaka to, ka viņiem ir tiesības paskatīties manu grāmatu. To citu maksā, visur, jā. Es nezināju, ka viņi tā skatās pašvaldība. Ka iepirkumi ir. Jā. Kādiem starpība, tu pasaki cenu, tu pasaki to, un tad viņš izvērtē. Nē. Okay. Citu maksā sev algu? Tu gribi, lai es tev nosaucu summu? Man liekas, interesanti. Tu maksā sev visvairāk no kompānijas? Jā, man ir lielākā, jā. Bet, atšķirība no pārējiem, no izpildirektors, nav liela. Tu pat neesi izpildirektors? Man ir izpildirektors, jā. Kā tu viņu menedžeri? Mēs strādājam roku rokā, jo tas darbs ir tik ļoti, es katru dienu tāpat esmu ofisā, un mēs visi darām visu lielāku. Pat, tā. Kādreiz kāda pozīcija izkrīt. Man ir, piemēram, arī tagad ofisā bija viena problēma, kāpēc darbinieki iet projām, tā ir izdegšana. Mums ir ļoti liela izdegšana cilvēkiem. Tā ir saistīta ar to, ka... Vai viņi atnāk ar maniem pārdot? Pamēģi pazinīt 200 zvans dienā. Zini kā, tas ir viens, bet te ir cits aspekts. Cilvēki vai klienti, kurus mēs satiekam, viņi pēc definīcijas visi ir krīzē. Tu nedabūsi laimīgu, pateicīgu izējas pozīcijā, jo lielākoties viņi beidz ar to, ka viņi nomirst. Ja? To pakalpojumu. Jā, tieši tā. Vai slimnīcā viņš izveseļojas, atnes tev konfekšu kastu un priecīgs aiziet. Ja? Šeit tā pateicība no tiem klientiem, diemžēl, nav tāda. Nav tāda. Ir. Varētu būt arī smagi, kad tu redzi, ka kāds nomirst. Un tu dari, tu mēģini, piemēram, es taču ofisā visu laiku dzirdu, kas notiek. Ja? Mēs mēģinām piemeklēt tos aprūpētājus. Ja? Mums ir sarežģītie klienti visu laiku zvana. Viņi zvana arī, piemēram, uz to sociālo dienestu tai pašvaldībai. Tie mums dod iekšā. Ja? Radinieki vai kaimiņi kaut ko arī dod iekšā. Visi tev dod iekšā, ja? Un vienā brīdī tu, tiešām cilvēki neiztur to. To ilgi nevar izturēt, ja. Tad tas, ko mēs no šogad ieviesām, mēs ieviesām vairāk brīvdienas, ja. Es office darbiniekiem dodu papildus brīvdienas, tā, lai viņi var rēķināties. Viņi strādā 4 nedēļas, un tad viņiem ir 2 papildus brīvdienas, pirmdiena un piekdiena, tā, lai viņiem sanāk 4 brīvas dienas. Visu gadu uz priekšu viņš strādā, un tad viņam ir hops, viņš zina, tās man 4 brīvas dienas. 4 nedēļas nostrādāju, tad man ir 4 brīvas dienas. 4 nedēļas nostrādāju. Tas ir vēl papildus no 2 nedēļām, kas ir oficiāli pieejams visiem. Jā.
Es tas saprotu. Jā, Interesanti. jā. Tu ievēroji, ka tas tā kā palīdz tieši tādā ziņā, ka tev tāds Saprot, man liekas, ka vajag atslogot prātu, Okay. ja? Vajag atslogot prātu, tām 2 dienām kādreiz ir par maz, jo tu jau to klientu aiznes mājās. Ja? Un baigi grūti ir tikt no viņa vaļā. Ja? Kā jūs meklējat tos cilvēkus, kas aprūpē tieši? Jo tos, man liekas, tie visvairāk griežās. Tie visvairāk griežās, jā, un tos arī pēc tam ir baigi grūti. Mums ir tā, ka mēs viņus pieņemam, tam, protams, ir 3 mēnešu pārbaudas laiks. Mēs sūtam jau viņus kopā ar cilvēkiem, kas strādā. Tā kā tādā apmācībā, jā. Kā jūs meklējat? Kā mēs viņus meklējam? Caur tāpatās, caur sludinājumiem. Sludinājumi? Jā. Kur vislabāk strādā sludinājumi? Ir kaut kāda viena? Tu zini, es tev nepateikšu, jo tas ir personāla daļas jautājums. Okay. Viņi tur visu atbild, jā, viņi par to Tavuprāt, tev ir priekšrocība uzņēmumai darbībā, būdama sieviete? Ka tu esi sieviete? Tas tāds seksisms tagad, es nezinu, es domāju, ka nē. Man liekas, tu domā, ka tam ir... Nē, es jau gribēju interesēt tavs jautājums. Tas nav tāds. Man liekas, pārdošanā ir priekšrocība dāmām. Man liekas. Es domāju, tu zini, man liekas, ka nav. Okay. Mēs esam tik ļoti dažādi vīrieši, tik ļoti dažādas sievietes. Es nezinu, es domāju, ka nav nevienā jomā. Es gribētu domāt, ka nav. Tev nav dati gadījumā par to? Pēc sociāla uzņēmuma, es domāju, tev ir priekšrocības noteikti. Restīvi, pašvaldības salīdzina jūs tevi ar kādu uzņēmumu, kas ir, restīvi, ir tikai nopelnīt. Vai arī tas ir mērķis noteikti? Nē, es domāju, ka nav. Tev ir kaut kādi dati, cik reizes tu uzvarējis konkursos? Pret to, cik tu esi zaudējis konkursos? Es visu laiku esmu uzvarējis. Visu laiku, Jā. Procents augsts, jā? Jā, bet ar ko tas ir saistīts? Es domāju, tas ir saistīts ar to, ka mēs ilgi strādājam. Es ļoti ceru, ka mēs labi strādājam. Ar to, jā. Es domāju, ka ar to, jā. Kaut gan tagad, agrāk tas iepirkums ir palicis tik liels, ka viņš ir aizgājis iepirkumu birojam. Tagad vairāk, tagad tas ir, es gribētu teikt, kļuvis bezpersoniskāk. Agrāk, kad tas iepirkums bija, teiksim, labklājības tā departamenta ietveros, tad tie cilvēki mums bija zinām, mēs bijām zinām iespējams, ka tur bija šī komponenta, ko tu saki, kaut kādas priekšrocības vai nē. Bet tagad, kad viņš ir aizgājis iepirkumu birojas visu, viņš tur strikti, viņš nezina neviens personālijas. Viņš skatās tikai Kādu tagad darīt, Ivanda? Restīvi, tagad tev uzņēmums vairs nav. Jā. Un mēs izdomājam kaut kādu iemeslu dēļ ar tevi braukt uz Liepāju vai Daugavpils, kur tu labāk patīk? Kur tu dzīvot, ja te jāizvēlās būt? Es domāju, ka es brauktu uz Liepāju. Liepājā mēs tad esam. Jā. Un tagad mums ir tāds mērķis, mēs ar tevi tagad iesim biznesā kopā, un mēs gribam uztaisīt aprūpas uzņēmumu. Jā. Un taisīt, apgrozīt tur 1 miljonu, nopelnīt tur 100,000 gadā. Kas būtu pirmās lietas, ko mēs darītu, lai to sasniegtu? Iet uz pašvaldību. Iet uz pašvaldību. Jā. Jo, ja mēs runājam par aprūpes biznesu, tad mums tomēr ir jādomā par kaut kādu līdzfinansējumu. Redzi, mums ir apdrošināšana veselībai, bet mums šo pakalpojumu vēl joprojām neviens neapdrošina. Aha. Nezinu, kāpēc. Citās valstīs tas ir, vismaz kaut kāda daļa, un tās veselības aprūpes aiziet tieši aprūpei. Bet es esmu redzējis, man arī ir apdrošināšana veselības, man ir tā kā dienas nauda, cik var būt, bet tur nav rakstīts par aprūpu māju. Tur nav rakstīts aprūpu, tur ir rakstīts kaut kāda slimnīca. Tur ir slimnīca pārstāv. Droši vien, jā. Jā, slimnīcas nauda. Jā, tāpēc tas pakalpojums, protams, nav lēts, un cik daudz cilvēki ir paši spējīgi to finansēt. Tāpēc tur ir vajadzīgs kaut kāds pašvaldības atbalsts. Mēs ejam pie pašvaldības, mēs tādi, čau, mums nav neviena klienta, kā mēs dabūsim? Ko mēs darīsim? Jā, mums jau nekā nav. Kā mums būs? Labi, es tur internetu džeks uztaisīšu mājaslapu, mums tāda mājaslapa. Nē, mēs uztaisīsim kaut kādu projektu un mēģināsim to pašvaldību ieinteresēt, ko mēs, lai viņi pēc tam sevi kā pašvaldība var parādīt no labās puses, ko viņi priekš saviem iedzīvotājiem labi ir izdarījuši. Mēs ļausim pašvaldībai gozēties. Sanāk, mēs ar tevi izdomāsim projektu, kas varētu būt liederīgs, un kā ideja kāda. Kas varētu būt labs pašvaldībai. Droši vien arī par tiem pašiem, piemēram, par bērniem ar invaliditāti vai ar, bērniem, kuriem mēs viņiem gribam palīdzēt, sniegt pakalpojumu. Mēs izdomāsim, kas tur nav Liepājā, droši vien, ka kaut kas jau ir. Mēs izdomāsim, ko mēs varētu darīt. Jā, kas ir tā niša, kas būtu visvajadzīgākā. Un tad iesim uz pašvaldību un teiksim, ka kur šitāds piedāvājums ir, un tad jūs varēsiet atrisināt šo problēmu, kura jums pašvaldībā ir ar šo iedzīvotāju daļu. Kas projektu rakstu? Tu pat rakstīt projektu, vai kā tas notiek?
Ideja ir mana. Es daudzus gadus pati rakstīju sākumā, bet tagad atkal es, protams, piesaistu profesionāļus. Cits maksājums par tādu uztaisīt tādu projektu? Izklausās baigi labi, tu labi pastāstīji. Par ko? Tā izklausījās diezgan salīdzinoši vienkārši. Tad aizbraucam uz Liepāju, mēs izdomājam, kur ir problēma, kur jau risina, ko nerisina. Tagad mēs nolīksim projektu vadītāju, viņš uzrakst projektu. Jā, mums vēl ir jāsdabūna vēl kāds, kurš ir, redz, tās nišas jau beigas sadalīts. Viens, kurš raksta projektu, bet mums vēl ir cilvēki, kuri zina par projektiem, kuri ir aktīvi, no kuriem mēs varam dabūt naudu. Tieši pašvaldībā. Nu, vispār, ne tikai pašvaldībā. Okay. Jā. Un tad ir atkal nākamā gradācija, kas tu esi. Vai, lai tu tādā projektā piedalītos, tu vari būt SIA, vai tu nedrīksti būt SIA. Nu, tāpēc man ir arī biedrība, piemēram, rezervē, ja nu gadījumos ir kāds projekts, kur vajadzīga biedrība. Nu, tur tāds viss ir ļoti tā. Kas ir tie, ko tavu padomi, lai mēs aizietu un mēs spētu pārliecināt? Pie kā tu pievērš uzmanību, lai pārliecinātu kādu? Ieguvumam. Pašvaldībai ir jābūt redzamam ieguvumam. Tev viņiem ir jāparāda redzams ieguvums. Kā mēs parādīsim, ja mums nekad nav bijusi neviena pieredze, mēs tad pēkšņi tikai bērniem palīdzēsim Liepājā? Nu, tā ir mūsu fantāzija. Te mēs varam izvērsties, kā mēs viņiem parādīsim. Nu, droši vien, ka es domāju, ka pašvaldībā cilvēki ir ar skaitļiem. Tas ir mans vājais posms. Jā. Tur es atkal ņemtu kādu, kurš man var uztaisīt to finansu plūsmu tādu, lai es viņiem varētu pierādīt, ka šito mēs darīsim, un tas būs, tāds jums būs tas rezultāts. Un vēl labā slava. Viņiem? Jā. Okay. Jā, Viņiem labā slava. Resti tā visa saruna jābūvē ap ieguvumiem, ap skaitļiem. Un ap to, kā viņi iztīsies sabiedrības acīs. Nu jā, pašvaldībai jau ir tāds mērķis, man tā liekas pa lielam, viņiem taču par savu kopienu, viņiem ir jārūpējas par savu kopienu. Un kopiena tad rūpēsies par viņiem, tad, ja viņiem labi rūpēsies par kopienu. Mēs ar tevi aizējam, Ivanda, mums pasaka, ko mēs darām tālāk. Jā, starp citu, es gribēju tieši iet uz Liepāju. Ja? Jā, tā ir zīme. Ja? Okay. Jā, bet tu esi Rīgā, man liekas, kurā vietā tu teikt, jūs esat, tagad top 5, top 1? Mēs esam pa visu Rīgu. Bet Rīgā jūs kurā vietā kotēties tieši mājas aprūpē? Ir varbūt kāds konkurents lielāks, mazāks? Vairāk mēs esam Pārdaugavā, es gribētu teikt. Tad, bet ja Rīga ņem, kurā vietā jūs esat, kurā skaitaties jūs paši? Nevis fiziska lokācija vietā, bet pēc apgrozījuma. Piemēram, apsaimniekošanā Clean Air ir top 1 Rīgā. Tādā ziņā, es domāju. Es nezinu. Es nezinu. Okay. Pēc cipa tirgus daļas, es domāju, tādā ziņā. Tur redzi, tas ir tas, ja mēs runājam par biznesu, tas ir tas, ko es tev teicu, es neesmu haisījis. Kad tev tas neinteresē? Nezinu. Man kādreiz kāds konkurents ir teicis vienreiz, es paskatījos, tu tur esi kaut ko tagad izaugus kaut kas tā. Jā, tu paskaties, labi, ka tu man to pasaki, tagad es arī zinu. Okay. Nav man tas drives, saproti. Nē, bet ir jau drives. Cits. Man liekas, ļoti foršs drives. Man liekas, interesanti. Kāda ir tev ikdiena vispār? Ko tu ikdienā dari? Man ir eju uz darbu. Katru dienu eju uz darbu. Man ir te viena liela privilēģija. Tā ir mana privilēģija. Es eju uz darbu vēlāk, jo es izmantoju rītu treniņiem. Es katru rītu eju uz treniņu. Uz kā treniņai? Apļu treniņš, tur tāds sieviešu klubiņš sanāk kopā, un tad mēs trenažieris vingrinājums, tāda aktīva stundu rītrosme, es gribētu teikt. Bet tāda arī ar kardio bišķiņu. Okay. Jā, un agrāk es gāju vakaros, bet tagad es sapratu. Rīti foršāk, man arī patīk no rīta. Ir riktīgi labi, jā. Un tad no rīta, es neesmu rīta cilvēks, bet tad es varu pamosties, es dabūju adrenalīnu, un man uzreiz ir, un tad es esmu ap 10, es esmu ofisā. Ap 10, pēc 10 es esmu ofisā. Es esmu iekārtojusies, kā lūdzu, ko es daru? Ko tu dari? Cik tev vidēji WhatsApp ziņas ir? Sies daudz, bet tā. Man arī droši vien, ka tev ir n-reiz vairāk, es tā vienā reizē domāju, man ir vidēji 50, 70 tikai WhatsApp ziņas. No kā? Visādas. No kolēģiem? No kolēģiem par darbu, no bērniem, no visa kā. Un visas tās ziņas, viņas jau viss ir jāapstrādā. Viņas jau nav vienkārši bla, bla, bla. Jā. Labi, varbūt kādi ir bla, 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 aizējam iedzert vīnu, bet tādu salīdzinoši ir ļoti maz. Jā. Tātad uz visām viņām ir jārēģē. Tad ir ēpasti. Es arī pasniedzu mazliet lasu lekcijas koledžā, Pāla Stradiņa medicīnas koledžā. Par ko? Sociālā joma. Par sociālo uzņēmdarbību? Nē, vienkārši tur ir sociālie darbinieki mācās, sociālai aprūpētāji, un es viņiem lasu
par inovācijām un par sociālo pasaulē. Jā, tāds man tas priekšmets ir. Vadu viņiem kvalifikācijas darbus. Tagad bija ļoti intensīvs laiks. Man bija 8 vadāmie, kā es saku. Viņi cilvēki raksta kvalifikācijas darbus, un viņi visu laiku man kaut ko raksta, prasa. Man viņiem visu laiku ir jāatbild, jālasa kvalifikācijas darbi. Nu, tāds, piemēram. Tad man ir 3 ēpasti – privātais, studentu ēpasts un darba ēpasts. Nu, un tad vēl visi messengeri un viss pārējie. Kā tev ir ar sapulcēm? Es plānoju savu dienu tā, ka nedēļu. Man pirmdienās ir ar katru departamentu un ar dažiem atsevišķiem cilvēkiem vēl sapulci. Katru pirmdienu. Un tad otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien man ir tikai viena sapulce, kuras mums ir tā kā klientu sapulce. No 9 līdz 10 katru dienu. Tas bija... Mēs citam to, kad ir uzņemts jauns klients. Un mums ir vēl viens cits citamais, tad, kad klients sasniedz 20 jaunus klientus no mūsu pakalpojuma, vai arī viņš iegūst 5000. Super. Nu, ka uzsēs naudu no mūsu pakalpojuma. Tad ir cits sitiens, tad ir cits skaņa. Un tad mums viens klients uzdāvināja tādu latviešu zvaniņu. Ja šitas ir tāds japāņu zvaniņu, tāds japāņu gongs. Gongs, jā, uzdāvina latviešu zvaniņu, tad to mēs citam, tad, kad ir ieplānota tikšanās. Bet tur, viņi tur laikam aizmirsuši šis. Bet tur parasti daudz, tur zin kā, ka 20-40 tikšanās dienās tur sit. Zini, sapulces. Nē, agrāk es tā pieturējos pie kaut kāda tāda režīma. Jā, bet tagad vairs nē. Mēs izrunājam tās lietas, kas ir svarīgas. Jo, zin kā, man liekas, ka viņas ir svarīgas tajā brīdī, kad viņas ir svarīgas. Jā? Mēs viņas mēģinam izrunāt uzreiz, un tās sapulces vairāk esmu tā kā deleģējusi izpildirektorei, un viņa tad sasauc. Cik gadus atpakaļ tu ieliki izpildirektori? Tā, es domāju, ka kaut kādi gadi 7 varbūt. Kāpēc tāds lēmums? Tāpēc, ka, zini, es biju, kā lai pasaka, es biju viena ar visi pārējie, un es viena, un tas globālais mērķis bija visu laiku tikai man vienai. Man vajadzēja kādu vēl, kas būtu ar mani kopā. Ja tu saproti, ko es saku, jā. Kas arī grib stumt uz priekšu tev uzņēmumu. Jā, tas ir viens, un otrs arī, tās ikdienas lietas paņem baigi daudz laika, un tad man neatliek laika nekam citam padomāt, ne par ko citu. Bet tagad, redz, ir, šitie pēdējie 2 gadi ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka mēs viens no sociālajā uzņēmuma priekšrocībām, kā es tev teicu, bija projekts, mēs arī paņēmām Altuma projektu, un mēs sākām uzņēmumu digitalizāciju. Un tas izrādījās beigi smagi, jo mēs paši dabūjām cilvēku, kurš mums programmē, un tā doma ir tāda, ka mēs digitalizējam visus procesus, kas mums ir uzņēmumā, ieskaitot arī aprūpētājus ar visiem klientiem un vispārējo, tā, ka viņiem nav nekas vairs papīra formā jādara, lai visi tie uzdevumi tiek saņemti aplikācijas vai telefonā. Tas ir labs. Jā, tas jau ir, tas pat labi jau strādā. Bet tas izrādījās... Tas sarežģīt, man liekas. Tas ir ļoti sarežģīti. Tas izrādījās, jo, zin kā, man tie līdzekļi nebija tik lieli. Es nezināju, ka tur... Tagad jau es, kad esmu tur iekšā jau 2 gadus, es jau saprotu, ka tur izrādās ņem komandu, kas pēc tam testē un ko. Mēs to paši visu darām, jā. Un tas tagad paņem ļoti daudz man laika, jā. Jo tiešām paši mēs viņu tur veidojām, tās bija tās tikšanās, 2 reizes nedēļā mēs regulāri tikāmies, visu laiku zūmā, visu šo te, un tagad sākusies ir tā ieviešana, un kā es teicu, tur katrs nospiež, ko mēs nebijām paredzējuši, ka viņš nospiedīs. Un tad viss sabrūk. Un tas izraisa kaut ko tādu, ko mēs nebijām paredzējuši, ka tas tā var būt, jā. Un vienkārši viens draugs arī, kas taisa aplikācijas, tas ir tāds reāls process. Jā. Tava dzīve, tagad, kad tas uzņēmums ir tā kā lielāks, ir kaut kā mainījusies? No brīža, kad tu sāki. Bet 20 gadus tu esi principā kapājusi, vai tava dzīve tā ārpus tā darba ir kaut kādā veidā mainījusies arī? Mana dzīve tieši? Es nezinu. Es tā nevaru tev atbildēt. Man liekas, tāds interesants, restīvi, visu laiku cīnījusies. Jā. Un vai ir tas bijis, vai tas rezultāts ir tāds, ka tev kaut kas ir pamainījies, vai arī tas varbūt tas gandarījums sajūta, ka tev ir šie 600 cilvēki, kas aprūpē, es pieļauju, cik 1000 cilvēks? Daudzus, bet zini, pēc kā es varbūt mēru, es tev pateikšu, man vecākajam dēlam ir 20 gadi.
Tātad uzņēmumam ir 23 gadi. Tad rēķini 3 bērni man ir izaudzināti paralēli uzņēmumam. Es audzinu viņus viena pati, tā nu ir sanācis. Un man jau liekas tagad, man visu laiku ir tā baiļu sajūta, ka jebkurā brīdī man tā nekad nav atstājis no pirmās dienas, ka kas būs, ja tūlīt kaut kas viss beigsies? Avoties kaut kas ar iepirkumu, jo iepirkumus mums vispār sākumā tika dots tikai uz gadu. Ja domājies, uz gadu. Tu vispār neko nevar dzīvē reāli saplānot, ka tikko ieskrienies, tev jau iepirkums beidzās, tev ir nākamais. Tagad ir uz 2. Bet tas arī nav nekas. Mēs runājam ar somu kolēģiem, viņiem ir uz 7 vai 12 gadiem, un viņi tad var attīstīties. Bet mēs visu laiku šitā te dzīvojam, saproti? Un, un visu laiku tu esi tādā stresā, ja? Kad nu tu vairs tagad netiec, kaut kas tur noiet greizi. Tad tagad man liekas, vecākajiem ir 20 gadi, es viņus esmu šo uzņēmumu izbarojusi, ja? Nu, un tagad man liekas, protams, negribētos, lai kaut kas pārtrūkst, bet nebūtu vairs tik šausmīgi. Kā tu izdarīji? Reāli, man liekas interesanti. Tagad tev piedzima bērniņš. Jā. Pirmais. Jā. Vecākais dēls. Jā. Pēc cik ilgi laiku sāki strādāt? Tā, bija tā, ka tad man uzņēmums bija pavisam tikko, rēķinies viņi gandrīz tikko bija. Jā, bet redzi, es sāku vispār ar to, ka es pati gāju pie klientiem. Tu biji aprūpētāji? Jā, es pati gāju, pati sēdēju, un tad mēs tiešām tā knipelēju visu laiku, un tad pa drusciņai, un tad jau... un tad, kad piedzima meita, tad neko. Tad tikko viņa piedzima, tad viņa momentāli bija tādā sēdeklītī un tika vesta visur līdzi. Bet cik ātri gāja apakaļ darbu? Vienkārši man teikt ir 6 mēneši. Tu būs 7 mēneši meitiņai. Es nezinu, kā man sieva varētu pastrādāt. Man vismaz tā liekas. Tu zini, ļoti grūti, man liekas. Es esmu, man tanī brīdī, es saku, bija arī ļoti labs darbinieks, kas man to uzņēmumu, mēs visu laiku sazvanījāmies, bet es esmu mamma, es neskrienu, es uzskatu, ka nevajag tā darīt. Bet pēc cik laiku gāju uz darbu? Es saku, es visu laiku, man bija mājās mana māma, kas man varēja palīdzēt, pieskatīt, un es tā pilnīgi ar visu jaudu atgriezos, līdz gads, kad bija bērnam, tad es ņēmu aukli. Tad es ņēmu aukli, jā. Un bērndārzā man arī likās, nevar tādus maziņus laist, un bērndārzā man viņi visi aizgāja no 3 gadiem. Tas salīdzinoši vēl, tas ir, man liekas, cik laiž ātrāk. Jā. Man žēl tos mazos, jā. Un es tad ņēmu auklīti sēdēju mājās, un tad, es saku ar tādu jaudu pilnu no gada. Bet, es visu laiku visu to pieskatīju. Ar telefonu, tev bija tas cilvēks atslēgas kaut kāds. Man bija atslēgas cilvēks, jā, un es atceros, ka viens brīdis man bija tāds, ka es teicu, ka man ir izbraukuma ofis, jo es gāju ārā mašīnā runāties. Tāpēc, kad nebija iespējams mājās vispār neko neparunāt, neko izdarīt. Un tad man bija mašīnā, tur blociņš pielīmēts, pilso visu, es gāju mašīnā, jo tur es varu aiztaisīt durvis, un es varu normāli parunāt. Okay. Tev ir bijuši brīži, kad tev likās, man to biznesa viss sabruks? Jā, vairākas reizes. Kas notika? Tur bija visādas tur tādas konkurentu kaut kādas tur tādas lietas izdarības, un tad tur kaut kādi mazliet spieķi tika likti un kaut kā tā. Un tad arī tev nolaižās baigi rokstenī brīdī, jo tev liekas, pats, tu taču dari cilvēkiem labu, kāpēc kāds grib tev to atņemt, ja? Un tā, un tad liekas, kam tev to vajag? Viss, nevajag, viss apnicis, ja? Ir bijuši brīži, kad ir gribējuši mani nopirkt arī. Uzņēmumi, ja? Jā. Cik piedāvā? Vēl nesen ir. Tu zini, es pat neesmu paprasījusi. Ja? Jā, es pat neesmu paprasījusi. Kāds notiek, ja tu nopirkt, ja tev sociāls uzņēmums, kur tā nauda aiziet, viņš tad neaizdarīt tev? Es domāju, ka viņi var pēc tam tu uzņēmumu formu mainīt. Tur jāpaiet kaut kādam laikam. Man liekas, jāpaiet kaut kādam laikam, precīzi jāskatās likumdošanā, bet var nomainīt to uzņēmumu formu, jā, un atkal. Vai ir iekļauj viņu kaut kādā citā lielākā uzņēmumā. Tā, tas tā. Okay. Jā, bet, zin kā, es kaut kādā brīdī droši vien, ka varētu viņu pārdot, bet, ko es darīšu? Pat labam, piemēram. Vai arī jāizdomā paralēli kaut kas cits un tad? Kas tavuprāt ir dzīves jēga?
Man ir diezgan tāda triviāla atbilde, bet man ir pilnīgi skaidrs priekš manis pašas, tas ir vairot mīlestību un labumu. Tas nozīmē, ka ir pilnīgi vienalga, ko tu dari. Pilnīgi vienalga. Un tev ir kādreiz nācies sastapties ar tādiem cilvēkiem, kas varbūt tās ir tiešām kaut kādi, kā mēs sakam, viņš ir, es nezinu, zemu līmeņa darbinieks. Tā mums nesmuki gribās viņu saukt. Viņš ir sētnieks, piemēram. Es zinu, ka mums tur pie darba bija sētnieks. Viņš bija vienkārši ļoti burvīgs sētnieks. Viņš nāca, viņš tiešām tīrīja ielu, un viņam bija svarīgi to darīt. Ja? Viņš ieliek to labumu jebkamī, ko viņš dara. Vai ieliek mīlestību jebkurā lietā, ko tu dari. Tu vari atbildēt studentam, tu vari braukt sabiedriskajā transportā, tu vari auklēt bērnus, tu vari taisīt, miljonus, bet ja tu to dari ar to, ka tu zini, ka tu vairo labumu un ka tu vairo mīlestību darot to, tu vari darīt jebko. Iedomājies, kad jebkurš cilvēks, kurš mums riņķī ar savu darbu, ja, viņš visu laiku, piemēram, izstarot kaut kāds. Es cenšos to. Es nesaku, ka es tāda esmu. Noteikti nē. Bet, ja tu man prasi par jēgu, tu man liekas, ka tā ir jēga. Tā ir jēga, jā. Kā ikvienam, kas būtu jādara ikvienam, lai nodzīvotu labu dzīvi, tavuprāt? Jādara to, ko viņš grib. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Saprast, ko es gribu. Kas man patīk. Kā saprast, ko tu ieteiktu kādam? Saproti, vai tavu bērni zini, ko darīt? Tu zini, jā, vai mani bērni zina, ko darīt. Jaunākā noteikti nezina, vecākais zina. Jā, kā tu palīdzi viņai izdomāt? Es pateikšu tā. Labi, es nezinu, vai tagad man vidējais to piedos vai nē, bet vidējais tagad beidz 12. klasi, un tad, kad mēs runājāmies ar viņu, visu laiku, ko viņš grib darīt, viņš grib būt cepurnieks. Ko tas nozīmē? Tu zini, Alisa brīnumzemē tur bija tāds tēls cepurnieks. Es domāju, kas ir cepurnieks? Man arī bija tāds, ko dara cepurnieks? Kas ir cepurnieks? Tā ir cepurs. Tā ir cepurs. Tas arī tā ir? Tā, ko viņš darīs? Viņš izaugs liels un taisīs cepurs. Un visu laiku viņam bija tikai, viņš grib cepurnieks. Tagad viņš ir izaudzis, viņš beidz 12. klasi, un viens brīdis bija tāds, ka es nesapratu arī, pagaidi, viņš zīmē, līmē, griež, taisa no koka, es nezinu, tur vēl uztamborē kaut ko, visu ko tā kā no mākslas, bet neko konkrētu. Izskatās, viņš nevar būt gleznotājs, viņš nevar būt tēlnieks, viņš nevar būt... Kas tas ir? Bet viņš ar interesi dara visu, ko no šitā. Tas ir labi, bet kas tas ir? Nesaprotam mēs, jābeidz skola, kas tu būsi. Tad atnāk vecākais brālis un saka, viņš saka, tā varētu būt scenogrāfija. Saka, tā varētu būt scenogrāfija. Scenogrāfs dara visu no šitā te. Okay. Un ko viņš tagad teica? Viņš startēs. Jā? Jā, es ceru, ka viņam beigsies. Jā. Tu saviem bērniem, ko domā saviem bērniem par universitāti? Ir jāiet, nav jāiet, ko domā par to? Zini kā, skatoties atkal, ko tu esi izvēlējies. Vecākais man ir aizgājis studēt filozofiju 2. kursā. To citur nekur nevar dabūt. Ir jāiet uz universitāti. Un viņš ir stāvā sajūsmā par pasniedzējiem un par to, ko viņam dod universitāti. Bet, tā kā mēs jau runājam, bet ir dažas tās lietas, ko, man liekas, biznesa nav vērts mācīties universitātē, ja? Tur tev neko neiemācīsies. Tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi redzēt, es pa lielam, kā es teicu, es arī, kad biju pavisam maziņa, man arī, kad prasīja, ko es darīšu, es arī vienmēr esot teikusi, kad es vai nu būšu māsiņa, vai nu būšu sētnieks, jo sētniekam tanī padomju laikā deva dzīvokli vienistabas. Starp citu. Man bija pragmatiski, redzi, man bija jau biznesa iezīmes. Ja? Lūk, un es aizgāju pa šo jomu, un tāpēc es domāju, es arī te turos, jo es daru to, kas man patīk. Un tieši to pašu es arī novēlu visiem citiem cilvēkiem. Man liekas, ja tu neej pret sevi un mēģini tomēr saprast, kas tev patīk, lai kas tas arī nebūtu, ja? Iespējams, ka pirmajā mirklī tev ienāk prātā, ka tas noteikti tev nenesīs nekādus, baigo peļņu vai kaut ko, ja? Bet nekas. Tu toties būs laimīgs. Jo, ja tu dari darbu, kas tev patīk vai kas tevi dara laimīgu, tas pārējais, man liekas, viņš pievelkās. Tā nauda pievelkās. Nē, protams, cik kuram katram vajag, tas arī ir. Tu baudi dzīvi? Jā, es domāju, ka noteikti. Kā tu baudi dzīvi? Es saku,
Tagad esmu sev uzlikusi privilēģijas par to, ka es varu sev dienu uztaisīt tādu, kādu es gribu darba dienu. Ja? Nu, nevienmēr, protams, bet tādā veidā. Tad es eju pārgājienos, man ir viena grupiņa cilvēku, ar kuriem mēs ejam pārgājienos, apgājām. Es pievienojos vēlāk, apgāju apkārt Latvijai, tagad iesim Jūrtaku. Tu apgāji apkārt Latvijai? Es pati neapgāju, es pievienojos viņiem tikai beigposmā, bet viss tā grupa apgāja. To gribu izdarīt. Tas jau tik labs, ne? Jā, 4 gadus. Kad... Nu jau tu visu laiku, tu ik pa laikam satiecies ar to kompāniju un tad ej. Jūs kaut kādu gabaliņu? Jā. Nevis vienā reizē visu? Nē. Ok. Tā, bet vienalgas. Tas ir jau tas man liekas interesanti. Nu tad tagad ies Jūrtaku. Tagad nākamais šis posms noslēdzies un tad iesim Jūrtaku. Braucam ar viņiem laivām. Tagad nākamais ir izbraukums ar laivām. Ceļoju. Jā, man ļoti patīk ceļot. Nu, reizi gadā es gribu to tālo braucienu. Es saku, tad bija Dienvidāfrikā, tagad pēdējais bija Indija. Jā. Tas man ļoti patīk. Kas tev patīk Indijā? Tu saproti, man patīk visos tajos ceļojumos tas, ka tu vari paskatīties, lietas nav tādas, kādas mums viņas liekas, bet viss ir atkarīgs no tā, no kuras puses tu uz viņām paskaties. Un te, man liekas, 2 burvīgi piemēri ir, piemēram, Dienvidāfrika. Nu, tu arī biji Afrikā, es nezinu, kā ir tur, kur tu biji, bet tur, kur es biju Dienvidāfrikā, tur ir apjomīgu sieviešu kults. Ja? Tātad ļoti kotējās vai ļoti modēja vai ļoti, ja sieviete ir ļoti, ļoti kupla miesās. Pretēji tam, ko piekopjam mēs šeit. Saproti? Es domāju, tev ir 12 stundu attālums, un tu nonāc vispār pavisam citā dzīvē. Ja? Te visi cīnās par to, ka sievietei ir jābūt slaidai, tur meitenes 12 gados sūta uz piebarošanas nometni. Ja nu gadījumos viņa nav draud nesasniegt vajadzīgos apjomus, mēs dzīvojam vienā laikā, saproti? Šito es nebiju dzirdējis. Jā. Tā pati Indija, piemēram. Mēs ejam pa ielu, un tur nāk pretī mums, pēc izskata, ja es redzu, ka tas ir transvestīts. Un mums ir tas gids līdz vietējais cilvēks, domāju, kā viņš tad reaģēs? Es redzu, ka tas ir vīrietis, saģērbies sarī, sieviešu drēbēs, un domāju, tagad te būs kaut kāds, tāds trikī moments, ko viņš man tagad teiks, ja? Viņš saka, šie ir absolūti laimīgi cilvēki, tagad, ja viņš pienāks tev klāt, tev būs baigā laime, tu saņemsi svētību, jo tie ir, iedomājies, transvestīti, viņiem ir daudzas dievības, kas ir gan vīrietis, gan sieviete vienlaicīgi. Tāpēc šis cilvēks Indijā uz ielas, viņš var nestrādāt, viņš var pelnīt naudu, vienkārši ejot klāt un dodot svētību. Mēs taisām no šitā atkal kaut kādu bardaku šeit, ja? Runājot tieši par tiem dzīmumiem un visu pārējo. Mēs aizraucam atkal 10 stundu lidojums, ir tieši tas pats cilvēks, bet viņam ir pavisam cits perspektīva, kā pilnīgi. Nu, ļoti. Un, zin kā, es braucu projām uz to Indiju, un man dēls pienāk klāt un saka, mamma, es gribu piercingu degunā. Nu, teorētiski viņam ir 18 gadi, viņš pats var izlēmt, bet viņš tā kā man prasa, es domāju, vēl šitas man tagad ir jāizdomā. Atbraukšu atpakaļ, viss izdomāšu. Aizraucam, mēs tur aizjām uz kaut kādu templi. Tagad tas gids pievērt klāt mums pie tādas statujas, 11. gadsimts, paņem tādu tievu salmiņu un bāž šten te iekšā nāsī. Viņš iznāk ārā, viņš saka, redzat, piercings ir bijis 11. gadsimts. Es atbraucu mājās, teicu, Devliņ! Dari, ko tu gribi. Tam taču vispār mēs paši tos kaut kādus ierobežojumus sev uzliekam, un tad ar viņiem cīnamies. Nu, vai arī kāds cits mums viņus uzliek un liek ar viņiem cīnīties. Es īsti vēl par to neesmu skaidrībā. Jā, un tas ir ceļojuma, tā ir tā ceļojuma vērtība. Jā, tu redzi citas kultūras. Jā, un es izēju ārā no tā saba burbuļa un saprotu, nu nav tā, kā jūs man sakat, nu nav. Jā. Es biju Amerikā. Nē, tas ir, starp citu, tas ir tas, kur es tagad plānoju. Jā. Daudz cilvēku. Savādākais. Jā, es tieši plānoju. Es biju 2 reizes jau tādā. Kurā vietā tu biji? Es biju vairākās vietās. Biju San Francisco, Los Andželosā, Ņujorkā, tur Phoenixā. Uz kurien tu ieteiktu man doties? Ņujorka ļoti interesanti. Los Andželos bija tas šoks, man bija tāds, ka tu vienkārši ej pa ielām, tur ir vienkārši bezpajumtnieki dzīvo uz ielām rītīgi daudz, un tā, ka daudz, tu pilsētas, un tas, kad tu ej uz ielām, un tur pilns ir špricēm. Tā, ka tu nevar iedomāties, vienkārši tu ej, un vienkārši viss sāns, vienkārši visas špricēm, nu, kur duruši cilvēki ir. Un to nevāc kaut kā, es nevajag, viņi vāc, viņi tur dur tik ātri. Un vēl man bija šoks, ka tur, ja Latvijā ubagi
kas ir dzīvo uz ielām, viņi tā kā lūdz naudu, sēžot uz vietas, tad tur viņi ir super pārliecināti cilvēki. Tur viņi vienkārši iet ar tevi iekšā veikalās. Man tā bija pieredze, man tieši konkrēti. Viņš nāk man Starbucksā, viņš tāds, hei, vecīt, tu man tur var nopirkt ātri kafiju. Es esmu, labi, ejam, nopērk. Viņš pērk kafiju, viņš pēc tam jau iet jau, es gribu šo maizīt arī šo te, tā kā krāmē. Viņi tā ļoti pārliecināti, tur pilnīgi savādāk tas. Viņi tur tāda nav, kad baidās, tur sēž. Un vēl bija interesanti, ka viņi izvēlās to darīt. Viņi nevis, kad ir spiest, bet viņi izvēlās. Vienkārši viņi izvēlās. Viņi izvēlās, ko nedarīt, vienkārši tas ir izvēle. Varbūt Latvijā kādreiz ir cilvēkiem tā, ka varbūt, nevar atrast tiešām to darbu. Vai... Jā, bet, bija, man liekas, arī tāds aptauja vai pētījums tieši veikts par šiem cilvēkiem un arī, tā kā no domas, ko viņiem vajadzētu palīdzēt, ko viņiem vajadzētu mainīt. Vienīgais, par ko viņi sūdzējās, tas bija ziemā par to, kad ir augsti. Tas pārējais. Viņi negrib tur strādāt. Tas ir tā kā viņu izvēle. Tu minēji, ka tu pasniedz lekcijas par sociālismu. Jā, par sociālajiem jautājumiem. Jā. Kas ir inovācijas mūsdienās? Kas ir tādas lietas, ko cilvēki nezina, kas notiek? Kas ir lielākās inovācijas? Jā, ir kaut kas tāds. Daudzas ir inovācijas. Ļoti populāri tagad mēs arī vienu brīdi to mēģinājām ieviest Latvijā. Ir video vizītes vai tādas, ka tu ierodies pie cilvēku mājās nevis fiziski, bet caur video. Ļoti daudz tiek izmantotas arī visādas aplikācijas, kā tu saproti, visādi gadžeti, lai tu varētu to cilvēku mājās papildus tā kā uzraudzīt vai pieskatīt. Šis arī ir gadžets, ne? Šitā te dzīvības poga. Jā, dzīvības poga. Tas ir lieta. Mūsu partners. Jā, mēs ar viņiem sadarbojamies. Viņi arī ir sociālais uzņēmums, dzīvības pogas, starp citu. Jā, un mēs ar viņiem sadarbojamies. Ļoti labs. Viņiem ir tā dzīvības poga gan iekštelpās, gan arī ārtelpās. Jā, riktīgi, ka tu ej ārā, tad tu vari. Ja es būtu viens pats ar mocistām, man vajadzētu tādu pogu. Ja es smagi nokrit nesen, tur nebūtu cilvēki, tur vienkārši mērķis. Es sev runāju. Es nokritu, ja es būtu viens pats, tad būtu ļoti slikti. Es jau tagad braucu mocas, citreiz tu jau neien līdz telefonu. Tur īsti nav ko ielikt, ja tur nav viens rāvies kabats. Man tieši nebija, bet labi, ka bija citi cilvēki, tad viss normāli. Tā ir pie jautrās daļas. Kāda tev ir hobija? Es tev tikko teicu. Eju pārgājienos, ceļoju, lasu, protams. Okay. Top filmu seriāls? Top filmu seriāls? Billions, laikam, jā, viņš saucās. Billions? Jā, man liekas. Ok. Tu zini, es neesmu seriāla cilvēks. Šitas, jā. Ok. Es esmu redzējis, man liekas, pirmās 2 sezonas vai pirmo vienu. Oi, nē, es noskatījos visu. Jā? Ok. Es visu laiku domāju, kas man tur patīk. Es nezinu, kas man patīk. Actions, un tāpēc, ka tie tēli ir baigi dzīvie un ievainojamie, un izrādās visiem ir trūkumi, un tas man patīk. Man labāk tā psiholoģija patīk. Un, protams, visiem patīk. Jā, starp citu, mēs tieši tagad runājām, es esmu tādā, tu zini, Business Network International, BNI. Jā. Es esmu tādā BNI, un mēs tagad pēdējo reizi tieši runājām par to, ka ir ļoti populāri tagad palikuši tie kauči, kas ir tieši uzņēmumos. Ir uzņēmumi, kur ir tur savus kaučus, bet viņš ir tā kā ir ārpakalpojums, ka tu var paņemt, jā. Es par šo domāju. Es tieši domāju saistībā ar izdegšanu un savējiem. Ir kāds, kas var pie kā parunāt, vērsties, jā. Nē, tas BNI man patīk, tāpēc, ka tur, zini, kā es izkāpu no tā sava burbuļa arī atkal ārā, un es redzu citus cilvēkus un saprotu, ka viss kaut kas notiek, un tas ir riktīgi labi, jā. Ok. Tā, ejam priekšu. Rīgā mīļākais restorāns? Rīgā mīļākais restorāns? Tu zini, es esmu vispār no Āgenskalna, un nesauksim viņu par restorānu, bet man riktīgi patīk tagad Āgenskalna tirgu augšā. Vakaros. Āgenskalna tirgus ir atremontēts, es nezinu, vai tu zini vai nezini. Tie, kas ir Kalnciema kvartālā, viņi ir arī tagad saimnieko Āgenskalna tirgu, jā. Un augšā tur ir, redzi, cik tur ir smuki. Jā, un tur apkārt ir tās restorānu zonas, līdzīgi tā kā Burzmā, man liekas. Bet šeit ir tas labāk, jā. Man atgādāja, īsmā tirgu bija līdzīgi. Centrāla tirgu. Viņi uztaisīja arī šādi te. Atceries, bet viņš šeit pamirst ir, man liekas.
Kaut kas tur nav. Es tur biju tagad, bet nepievērsu uzmanību, bet šis man patīk. Agenskalna tirgu, ok. Tā. Man patīk neiziet no rajona. Es tagad cenšos visus pakalpojumus arī izmantot, kas ir Pārdaugavā. Ok. Ja tu nevarētu vairs dzīvot Latvijā, kur tu dzīvot un kāpēc? Tā, kur es dzīvotu un kāpēc, ja nevarētu vairs dzīvot Latvijā? Baigi sāpīgs jautājums, jā, ja nevarētu vairs dzīvot Latvijā. Es nezinu, es droši vien, ka meklētu kādu, kur jau ir kāds radinieks priekšā. Jo man ir baigi svarīgi būt kopā ar man liela ģimene, un man arī ir svarīgi, lai tur pretī būtu kaut kādi cilvēki. Kur tu dzīvo radinieki? Armēnijā dzīvo, Dānijā dzīvo. Jā. Ok. Droši vien kaut uz Indiju, ne? Nē, es par to brīnos par tiem latviešiem, kas paliek dzīvot Indijā. Es domāju, tik ļoti atšķirīga kultūra. Es nevarētu. Noteikti nē. Okay. Paskatīties, jā, bet palikt noteikti nē. Ir tev kāda būtu grāmata, ko tu ieteikt par uzņēmējdarbību, vispār par dzīvi, kas tev nāk prātā? Kas tev ir bijusi varbūt tāda vērtīga? Par uzņēmējdarbību? Vai vispār kāda grāmata, kas tev nāk prātā? Tu lasi grāmatas? Es lasu grāmatas, jā. Kāda grāmatas lasi? Tu zini, pēdējo es tagad, man patīk tādi populāri zinātniski visādi. Es izlasīju pēdējo bija Smadzenes izmaiņu dzīvi. Tas tās vairāk profesionāls it kā laikam. Un tagad es nopirku grāmatu, man draudzene ieteica Digitālā bērnība. Viņa teica, ka esot ļoti labi, par cik maniem bērniem droši vien, kad es varu teikt, ka viņiem ir digitālā bērnība, man uzrunāja arī tas apraksts, jā, šitas te rozē, tikko viņu nopirku, esot ļoti laba. Bet, zini kā, kad sākās karš, es, piemēram, paņēmu Šveiku izlasīju. Man likās, es lasīju Šveiku. Kā viņš saucās grāmata? Šveiks. Tā arī ir, jā? Jā. Arī man likās notikumi pirms 100 gadiem un kopīpēst apmēram, jā. Viss tā situācija. Šitā? Vispārējais. Tās ir kaut kādas dziesmas, ko tu man rādi. Jā. Bet, viņš jau ir populārs tēls. Šitās? Jā, Šveiks. Šveiks dod. Ko tur ir? Tur ir par vienu karavīru, kurš izliekās par visu laiku izliekās par muļķim, tad beigās tu nevar saprast, vai viņš ir ļoti gudrs, vai viņš ir muļķis. Un kā viņam iecār, tur arī viss hierarhijas un politika mazliet iekšā. Un es saku, tie notikumi ir ļoti, ļoti sēni, bet, kad tu viņus lasies tieši tagad, sākoties karam, izvilku ārā, man likās nopietni, viss tas pats. Okay. Man īstenībā interesanti lieta, ko es varētu pajautāt. Tev ir bunkurs mājā? Man nav bunkurs, bet redz, tas ir vēl viens, es koledžā lasu arī tā ir iegājies civilo aizsardzību. Okay. Un es esmu baigi par to, par to, ka mums ir jābūt gataviem un par to, ka visiem par to ir jāpadomā dažādu aspektu pēc. Un man tur, kur mēs īrējam telpas, tur saimnieks mums parādīja, šī telpa ir kā bunkurs. Tā kā ļoti netālu no manas mājas. Ko tu ieteikti cilvēkiem? Tu zini kā, es domāju, nedomāju tikai par kāru, piemēram, ja, bet par visu, ko es tomēr ieteiktu, ka vajag mazliet mājās ūdenskrājumus, medikamentus un pārtiku. Kaut vai pašu elementārāko, ja. Vismaz ūdeni, ja, bez ūdens mēs nevaram, medikamentus, ja, un pārtiku. Nav taču tik grūti. Lai kaut kas notiek, lai viss. Jā, jo cilvēki jau, viņi nesaprot, ir tāds termins, man liekas arī, redzi, piemēram, Amerikā un visur citur, viņi jau tur visu laiku par to domā, tāpēc, ka tur ir dažādas dabas katastrofas iespējams. Mēs par to nekad neesam domājuši, ja mums nav dabas katastrofas. Mums nav vulkāna, nekas tāds. Jā, mēs vairāk tagad domājam tādā kontekstā, bet, zin kā, krieviski jāsaka, ja, kā tur bija, krievu valodu saproti, bija, pridu prižģān, значит вооружен, ja, es pieturos pie tā principa, labāk, lai nekas nenotiek, bet, tu esi par to padomājis, nekā notiek, jā, tu neesi gatavs, un tu neesi gatavs tam, jā. Ivanda, liels tev paldies par šodien. Paldies, ka tu mani uzklausīji. Man bija ļoti labi, man ļoti patīk. Paldies, ka man bija kādam. Kur cilvēki tev var uzrakstīt? Jūs redzētu, Instagrams ir? Jā, ir Facebooks, Instagrams. Un Facebook arī video redzēju?
Jā? Jā, es paklausījos. Ko es tur stāstīju? Tev bija visādi video. Okay. Par aprūpu stāstīju. Paldies, liels. Nu, paldies tev. Redz, es ūdeni izceru.